nezinu, tas laikam šūpulī ir ielikts, kad vienkārši ir vajadzīgs būt tai dabā. Komanda ir jau vairāk gadu garumā sastrādājušies un tam līdzīgi. Pavēlkam viens otru zobu savreizi. Mums ir 2 ekskavātori, viens dampers, ko vest ārā šitos dubļus, viss, teiksim, notiek tīrīšana. Sieva tāpat iesaistās procesā, tā kā visi zivs ir izcēlus viņu, mēs jau tikai neko, mēs tikai pašķirojam. Tas, ka dēli iesaistās, tas ir viennozīmīgi ļoti liels pluss, jo jaunākais ar tehniku uz to visu ekskavātoru rakšanu, remontēšanu. Es tikai, var sakot, vairāk ar finansēšanu nodarbojos. Tā kā bez dēliem ir tā kā bez rokām. Tad, kad tu aizbrauc kaut kur uz ārzemēm, nedēļu nodzīvot, tad tev jau mājās aizskriet uz dīķiem, vīku un izbēs. Ja mēs darām, tad mēs izdarām tā, lai pašiem prieks un arī kaimiņi sapot, te ir kārtīgi saimnieks kaut ko dara. Mans lielais loms ir mani dēli, sieva un viss tas, ko es daru. Jo tas viss ir no hobija izaudzis pa biznesu, un ja biznesa ir hobijs, tad tas ir tikai pluss. Ko es novēlu, lai cilvēkiem zivi garšot, lai viņu ēstu biežāk un lai nozara attīstītos, ir vajadzīgi vismaz 4 līdz 5 Ziemassvētki jaunie gadā. Tad nozara plauks.